par Gruziju. Lielākoties tikai visādas baumas. Ceļš būs grūts un tiksim iekšā Gruzijā un tur uzreiz viss forši. Nu, mēs visi esam tehniski cilvēki un jebkur problēmu, es domāju, mēs atrisināsim, tagad tas mūs galīgi maz nebaida. Tad to mocu var izjaukt un salikt aizsietām acīm bez mazai. Ar šo kompāniju uz visu. Baizelīts, kā var redzēt, ir īpašā vietā ticis novietots, pārziemot. Tā kā ir pienācis brīdis viņam doties ceļā un atklāt sezonu. Šīs sezonas doma, mērķis ir aizbraukt līdz Gruzijai un mēģināsim reportāžu veidā tātad sniegt ieskatu par to, kā izskatās šis brauciens Gruzija no motobraucēju skatu punktu. Un paredzēts braukt ārā 14. maijā, veltīt šim pasākumam mēnesi. No sākuma bija plānos braukt caur Ukrainu un Baltkrieviju, bet ņemot vērā patreizējo situāciju, par ko nevienam prieka īpaši nav, pēdējās dienās tika pieņemts lēmums lieki neriskēt un caur Ukrainu nedoties, bet braukt iekšā pa tiešo Krievijā un tālāk caur Krasnodaras apgabalu, novadu un Pjaķigorsku doties uz robežu vienīgo, kur šobrīd var iebraukt Gruzijā no Krievijas puses, tas ir robeža Verkņī-Lar, un tālāk jau apbraukt Gruziju pulksteņa rādītāja virzienā pa perimetru pa robežu. Un mums īpaši ir šis gadījums ar to, ka pat cik birojas atrodas 2. stāvā, brauksim ārā pa logu. Nu, kā mēs to izdarīsim, tad to varēs tur noskatīties.